Sekojiet līdzi princa un princeses aizraujošajai vizītei Japānā. Šajā video redzēsiet spilgtus mirkļus tikšanās ar cilvēkiem un spēkainu Lielbritānijas un Japānas saites stiprināšanu. Skatieties līdz galam. Smaiduri un aplausi pavērojami, kad Edinburgas hercegs un hercoģine sasver rokas ar entuziastiskiem cilvēkiem, aplūkojot spilgtu sadarbības simbolu starp Lielbritāniju un Japānu. Viesacīs spīd sirds siltums. Edinburgas hercegs un hercoģine izbīs ar katru stiprinot Lielbritānijas un Japānas saites ar katru izdīkšanu. Burvīga kalopīta ar lielām acīm un sāposta nentu. Laipni sagaida Edinburgas hercegu un hercoģieni, aptājot kultūras miedarbību burvību. Formāls saņemšanas laukums. Pilns cienīgas atmosfēras, princis Edvards skaļi pasaka runu, atzīmējot spēkainu Lielbritānijas un Japānas draudzību. Īpaši laipni cilvēki ar ziediem un labiem vārdiem sveic Edinburgas hercegu un hercoģieni, demonstrējot brīnišķīgu Lielbritānijas un Japānas attiecību sakaru. Acīm redzama dāvināšana hercegs un hercoģiene Edinburgas apgabalā ar smaržu un enerģiju iestāda jaunu koku, simbolizējot ciešo Lielbritānijas un Japānas sadarbību, kura izstaro cerību. Smaiduļi un rokspīdieni, hercegs un hercoģiene Edinburgas apgabalā ar diplomātijas žestiem satiekas ar amatpersonām, stiprinot Lielbritānijas un Japānas saites, radot pozitīvu iespaidu. Spēks un tradīcija, hercegs un hercoģiene Edinburgas apgabalā aizkustināti, vēro tradicionālu sunociju Tokijā, kur pateicīgs rituāls atlaisa no Japānas kultūru. Silti apsveikumi, hercegs un hercoģiene Edinburgas apgabalā atzerot spēku un eleganci ar viesiem, stiprinot Lielbritānijas un Japānas attiecības ar smaidu un sirsnību. Abīnas skatiens hercegs un hercoģiene Edinburgas apgabalā aizkustināti, satiekas ar varonīgu sumo cīnītāju, demonstrējot iespaidīgu kultūras apmaiņu starp Lielbritāniju un Japānu. Viņu karaliskās lieliskums skata tradicionālu Japāņu ainavu, pilnu zaļumu, kalnu un plusu ūdens tilpni, svinot Lielbritānijas un Japānas sadarbību, piepildot skatu ar mieru un skaistumu. Edinburgas hercegs un hercoģine satiekas ar cilvēkiem, smaidos un pieņem laba vēlējumus Japānā, demonstrējot spilgtu sadarbību starp Lielbritāniju un Japānu, piepildot gaisu ar pozitīvu enerģiju. Edinburgas hercegs un hercoģine satiekas ar amatpersonām, vērojot smilšu un akmeņu plāti Japāņu piekrastes līniju, kur viņi maigi kustina krastu, radot dinamisku un skaistu fonu. Tokijas oficiālajā atmosfērā Edinburgas hercegs un hercoģine satiekas ar biznesa līderiem, apskatot līdzsēkas un sajust formālu, profesionālu vidi, piepildot skatu ar svarīgumu. Edinburgas hercegs iesaistās ar bērniem Japānas apmeklējuma laikā, demonstrējot planšeti klasē, kur jaunie smaiduļi un zinoši izteiksmes piepildīs telpu ar enerģiju un zināšanām. Smaiduļi un siltas rokas nedzas uz priekšu tā, kad hercegs un hercoģiene no Edinburga aplūkoja viesus Japānas vizītes laikā, radot dzīvīgu un piepildītu atmosfēru. Hercegs un hercoģiene, iejūcoties vietējā ritmā, iepazīstināja sevi ar personālu, kas smaidīgi uzņemie viesus nelielā kafejnīcā, pildot gaisa patīkamu satikšanās enerģiju. Ukrainas karodziņa māju logu aknās pavēstīja par stingru atbalstu, kad hercegs un hercoģiene no Edinburga iepazina stipras ukrainietes, piepildot vidi ar solījumu un cerību. Delikāti zari ar dziediem liek hercoģienei apstāties apbrīnot tradicionālā Japāņu dārza harmoniju, kurās smalki ieaustas dabiskas skaistuma dziesmas. Tals un majestātisks, milzīgs akmens būdas skulptūra majestātiski stāv muzeja telpā, pievilkdama hercegu un hercoģieni ar savu spēcīgo plātbūtni un dzīvo vēsturi. Viedi smaidīgs princis un princese uzmanīgi vēro robotu demonstrāciju, kurā jaunie bērni un zinātnieki saspēlējas, izmantojot spilgti krāsainus robotiņus, radot jautru un aizraujošu atmosfēru. Princis un princese smaidīgi aplūko kolēģus, aplūkojot krāšņus ziedus un tradicionālos ornamentus, kas simbolizē spēcīgas Lielbritānijas un Japānas attiecības. Svētnīcas priekšā princis un princese ar cīņu vēro izvotētu ziedu vainagu ceremoniju, skatoties, kā svētie priesteri veic senus rituālus. Pāris pievērš uzmanību runātājiem, kurš stāsta zem tradicionālā jumta klusa un mierīgi iekšpagalma centrā, ap viņiem plūst dārza smaržas.
Princis un princese ar smaidu uzņem jaunus draugus, skolēnus, kuri ar entuziasmu demonstrē kā Japānas draudzību, purēt savās rokās karobus. Zelta Budas statuja izstaro maigu mirdzumu, kamēr hercegs un hercogiene no Edinburga vēro ceremoniju blakus, stāvot mierpilnam budistu mūkam, un atmosfēra ir piesātināta ar dziļu garīgumu. Hercegs un hercogiene no Edinburga ar dziļu cīņu stāvošies tempļa priekšā, apskatot sarežģītos reliefus un krāsainās ziedu kompozīcijas, ievērojot klusumu un mieru. Pirms skatītāja acu priekšā pavēstas apsēktu formu un krāsu kaleidoskops. Moderna mākslas instalācija, aicinot ielūkoties dziļāk par redzamo un piedzīvot savas emocijas. Smaiduļi un silti aplūkošanas skati, hercegs un hercogiene no Edinburga, dejo dēļ labas gaidas, aplūkojot atbalstītājus Tokijā, atzīmējot Lielbritānijas un Japānas saites. Lēnām tūstoši gaisa saturs, krūzu skaņas. Ruda porcelāna tasiņa spīdums, hercegs un hercogiene no Edinburga baudot siltu tēju un patīkamu sarunu ar vietējām jaunatni un gudīgajiem cilvēkiem. Pirms atsuka ārtas paveras krāšņi skarinadīgs displejs, kuras priekšā smaidīgi stāv Edinburga hercegs un hercogiene. Sajust viņu interesi un vēlmi iepazīt Japāņu tehnoloģijas, stiprinot abu valstu draudzību.